Reku tur tālumā smuks apaļš mēnesis. Parasti tad, kad mēs ieraugam mēnesi, mēs tā kā skatāmies, smuks apaļš mēnesis tāds, pievērš uzmanību uzreiz, vai ne? Ja cilvēks ir tā kā veselumā, tā tad vesels, vai ne, vesela domāšana savā prātā, savā ķermenī, savos mērķos, savā dzīvē, tad šis cilvēks parasti tiek apbrīnots. Un šie ir tie cilvēki, kuri kaut ko sasniedz savā dzīvē. Vai viņi strādā algotu darbu? Visdrīzāk, ka nē. Vai viņi pelna maz? Visdrīzāk, ka nē. Lai sasniegtu tādu dzīvi, ir nepieciešams salabot mūsu domāšanas sistēmu, to, kā mēs domājam. Jo daram mēs jau visu laiku taču. Mēs daram pagājušu gadu, mēs daram šogad, mēs daram arī nākamgad. Bet to, ko mēs daram, pirms tam ir mūsu domāšanas sistēma. Tātad mūsu domāšanas sistēma ir saistīta ar to, vai mēs nonāksim tajā veselumā. Vanadziņš pilnīgi apstiprina to, ko es saku. Un te mēs esam 2025. gada janvārī, vai ne? Jau tūlīt janvāra vidus. Kāds jau dzīvo tāpat kā pa vecam, bet ar cerību, ka varbūt kaut kas uzlabosies. Un šī ir tā cerība muļķim ieranājums. Tātad, ja jūs neko nedarīsiet, nekas neuzlabos. Var arī tā teikt, bagātie kļūs bagātāki, nabagie kļūs nabagāki. Un tas ir saistīts ar katra līmeņa domāšanas sistēmu. Tātad, ja tu par sevi domā, ka tu nedrīksti, tev nepienākas, tev tikai jādara priekš visiem citiem, tad visdrīzāk šis veselums nebūs. Lai dotos uz kaut kādu izaugsmi, ir nepieciešams saprast platformu, kur mēs šobrīd atrodamies. Mums vajag atrast, piemēram, tad, kad Google mapā mēs ieejam, mēs ieraugam punktu, kur mēs atrodamies. Tieši tas arī mūsu dzīvē. Tad, kad mēs saprotam, kas mēs esam, kā mēs domājam, kā mēs rīkojamies, ko mēs daram, un kāpēc mēs to daram, tajā brīdī mēs iepazīstam savu platformu, kas mēs esam. Ja mēs neiepazīstam, kas mēs esam, un atklāti nepieņemam to, kas mēs esam tagad, tad visdrīzāk izaugsme nebūs, būs ilūzija. Un te mēs nonākam pie tā, lai izaugtu, ir nepieciešams izmainīt mūsu zemapziņas programmas. Tātad viss ir ļoti elementāri. Ja, piemēram, jūs šajā gadā pelnat 5, vai ne? Un pagājušajā gadā pelnat 5, bet vēlaties pēc gada pelnīt 10 000, tas nozīmē, tagad ir jāizmaina domāšana, kā jūs domājat, kas jūs esat, kā jūs rīkojaties. Un šīs programmas atrodas zemapziņā. Protams, tikai jūs varat pieņemt lēmumu uz vecajiem paterniem vai uz jauniem paterniem. Vecie paterni, jeb vecā domāšana ir tā, kad es paļaušos uz veiksmi, es paļaušos uz brīnumu, es paļaušos uz to, ka man kāds atnesīs. Jaunā domāšana, es esmu, es daru un es saņemu. Tātad tas ir tik vienkārši. Tāpēc es jums novēlu šo gadu efektīvu, vai ne? Ir daudzi cilvēki, kuri izvēlējušies šo ceļu iet kopā ar mums, un paldies viņiem par to. Un mums ir prieks redzēt šo cilvēku rezultātus. Pārtosim šo domāšanu kopā, lai izceltu Latviju ārā no tās bomžu domāšanas.